Mikro uzņēmumi līdz šim ir bijusi lieliski iespēja jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu, bet ja tiks paaugstināti nodokļi, iespējams no biznesa būs jāatvadās. Pastāv virkne risku, un šis varbūtējais ieguvums, par ko Valsts institūtīs mūs informē, kad 7 miljoni pēc aprēķiniem, ka šis pieaugums tiktu dots. Uzņēmēju padomu uzskata, ka šī prognoze nepiepildīsies. Mikro uzņēmumu nodokļu celšana daudziem jaunajiem uzņēmējiem būs visai sāpīga, arī Ievai un Oskaram. Pēc augstskolas beigšanas darbu atrast ir visai grūti, tāpēc nolēmuši paši sākt savu biznesu, veidojot ekolampas, jo šobrīd no vienas lampas vien ienākumiem 30% jāziedo valstī. Vai nu mēs paliekam bez peļņas un strādājam tirganiski par pašizmaksu, vai arī paceļam cenu, un līdz ar to mums arī sarūk klientu loks. Tā kā, jebkurā gadījumā ir slikti. Jā, jo sanāks, kad mēs gaismu, kas varēsim pārdot par tādu cenu, ka īsti Latvijā neviens to nevarēs patērēt. Un Latvijā ir jāskatās tomēr vidējās algas, un ir ļoti Latvijā jāskatās mērķa auditorija, cik tu vari likt cenu, un cik tev bez mazie, ja tu vēlēs labi pārdot produktu, tev visu laiku jābūt akcijā. Mazais mikro uzņēmums šos 2% var maksāt tikai uz savas jostas savilkšanas rēķinu. Viņam patiesībā vienkārši paaugstināt cenas, viņš to nevar atļauties, jo lielākiem ir rezervas, lielākiem arī šobrīd ir valstiski paziņots par atbalstu, nodokļu atlaides, kaut kādas brīvdienas. Šobrīd mikro uzņēmēji maksā 9% nodokli. Nākamgad tie jau būs 11%, bet līdz 2017. gadam nodoklis sasniegs 14%. Turklāt jārēķina, ka produktam, ko pārdod, nāk klāta 21% pievienotās vērtības nodoklis. Tajā pašā laikā vecajā Eiropā, Lielbritānijā, būt mazam uzņēmējam ir krietni izdevīgāk. Latvijā es biju pašnodarbinātā ar mikro uzņēmumu nodokli, tagad esmu pašnodarbinātā Anglijā. Latvijā tiek apgalvots, ka mikro uzņēmums ir īpaši labvēlīgs nodokļu režīms tiem, kuri tikko sāk biznesu. Taču Lielbritānijā parastam pašnodarbinātajam nodokļu režīms ir daudz labvēlīgāks. Šī ir Anglijas ieņēmuma dienesta mājaslapa. Te ir milzam daudz dažādas informācijas, vienkārši paskaidrojumu, konsultāciju telefonu. Piemēram, ja pašnodarbinātā peļņa gadā ir zem 5885 mārciņām vai 7535 eiro, tad jāmaksā nav vispār nekas. Ja peļņa gadā ir no 7535 eiro līdz 10186 eiro, tad jāmaksā valsts apdrošināšana gandrīz 3,5 eiro nedēļā. Ja ienākuma gadā pārsniedz 12804 eiro, tad klāt nāk papildus 20% ienākuma nodoklis, bet ienākumiem virs 190 000 eiro nodoklis jau sasniedz 45%. Lielbritānijā vispirms sāk strādāt un tikai tad reģistrējas. Latvijā ir otrādi. Vispirms reģistrējas, tikai tad ir atļauts strādāt. Lai Latvijā mikro uzņēmumā saņemtu maksimāli pieļaujamo algu 720 eiro mēnesī, nodokļos jāsamaksā vismaz 91 eiro. Lai saņemtu tieši tādu pašu summu Anglijā, nodokļos aiziet 12 eiro. Pie tam nav jābaidās par sociālā nodrošinājuma neesamību. Un vēl Anglijā ieņēmuma dienests uz cilvēku jautājumiem nedrīkst atbildēt ar likumu citātiem. Šobrīd pie mums kritiku neiztur arī paustie saukļi no valdības tribīnēm par to, ka jāatbalsta uzņēmēji un jārada tādi apstākļi, lai jaunieši nebrauktu prom no Latvijas. Ja pacels vēl nodokli, tad mums izdevīgāk sanāk iekraut lampas Tallinkā un aizbraukt uz Skandināviju. Un man ir žēl, ka mums valstī nenovērtē to, ka tādi jauni, inovatīvi cilvēki, viņi paliek šeit un cīnās. Pastāv risks, ka mēs nevis saņemsim lielāku ienākumu palielinot likmi, bet mēs sabeigsim to, kas ir iesākts, patiesībā vietā neradot neko. Nu ko, nākamgad daudziem mikro uzņēmējiem nāksies savilkt jostas ciešāk, bet mums paliek tāds nērts jautājums, vai tiešām tas attīstīs uzņēmējdarbību un vai valsts kase piepildīsies kā cerēts.